Nikolas Somans šobrīd ir Austrālijas cietumā, un es ļoti ceru, ka mēs vairs nekad neredzēsim viņu iznākamā. Toties Rudolfs Meroni ir šobrīd īpaša uzticības persona Latvijas prokuratūrai, jo viņam ir nodoti glabāšanā krimināla procesos arestētie līdzekļi. Tajā skaitā kontrola pakete par daudziem uzņēmumiem, ieskaitot akcijas sabiedrību N-Bunkers un ieskaitot akcijas sabiedrību Kalibrs. Tātad, un Rudolfs Meroni, kā mēs zinām, ir ticis savulaik izsludināts arī Interpola meklēšanā un izmeklēts arī ASV Tieslietu departamenta un Federāla izmeklēšanas biroja izmeklēšanās sakarā krāpšanas schēmu. Un vēl viņš bija Rietuma Eiropā bēdīgi slavens Dīdžers Bēringa blēdīgās finansu piramīdas konsultants un vienbrīd arī uzņēmumu akciju turētājs. Mūsu uzmanību daļā no čeku materiāliem, kas arī mums ir izdalīti, ja kādai nav pēc tam piedošu, šeit ir tikai daļa, protams, no galvenajiem dokumentiem, kas ir tā īpaši atlasīti no visas lielā informācijas apjoma. Šeit ir paši būtiskākie. Un mūsu uzmanību pievērs viena no kompānijām, kurā ir iesaistīta ieroču kontrabandas izmeklēšanā kā nelegāla ieroču tirzniecības, naudas atmazgāšanas un atsaņēno dimantu legalizēšanas schēmas kompānija. Un šī kompānija saucās Meirohaus Verwaltungs AG, bija reģistrēta Šveicē, un tās akcionārs un direktors bija Rudolfs Meroni.